Kāpēc mēs nevaram atcerēties iepriekšējo dzīvi? Nevaram tāpēc, ka dvēselē ir visas šīs atmiņas, bet šie faili tiek nobloķēti, lai pati dvēsele netiek pie šiem failiem klāt. Un lai viņa dzīvo šo dzīvi, viņa pat neapzinās tā īsti, ka viņai ir iepriekš dzīvojis. Viņa vispār neapzinās. Viņai varbūt informācija iegūta kaut kādā ceļā ar cilvēkiem, kas saka, ka pastāv vairākas dzīves, bet viņa neapzinās, ka viņa iepriekš dzīvojas. Un tad viņa domā, ka laika viņai šī ir pirmais iemiesojums. Un man arī tā bija, kad es sākotnēji dzīvoju daudzus gadus, pat nenojautu, ka vispār, ka man ir dvēsele, kura ir agrāk kaut kur iemiesojusies, bet jau tad, kad es sāku mācīties augstskolā un iemācījos jau sasniedz tādu attīstības līmeni, kad man šos failus varēja atbloķēt, man šie faili tika atbloķēti un es varēju jau piekļūt ziņām par dvēseles iepriekšējiem iemiesojumiem. Un kā rezultātā es varēju visus šos iemiesojumus arī aprakstīt grāmatā Dvēsele, jo, kad šos failus atver, var paprasīt dvēselē, kur tu dzīvo, teiksim, iepriekšējā iemiesojumā. Un viņa var ne tikai pastāstīt, ka es tagad kā cilvēks es stāstu, bet bildes es jums nerādu. Bet viņa var atvērt failu, un es kā cilvēks varu dzīvot tādā iemiesojumā. Man ir visas izjūtas, prieki, bailes, es tur varēju klavieres spēlēt ar tiem cilvēkiem, sarunāties. Es kā cilvēks dzīvoju tādā dzīvē, bet es tādā dzīvē neapzinos, es Jānis neapzinos, ka tur es dzīvoju citā cilvēkā. Es vienkārši dzīvoju to dzīvi, jo tas fails manā cilvēka apziņā ir kā virtuālā realitāte, ka es esmu it kā pārcēlies pagātnē. Un tad šis fails tiek noslēgts, un es atkal atgriežos pie šīs dienas tās situācijas, kurā es dzīvoju kā cilvēks, un tad man ir sajūta, ka es esmu bijis pagātnē, bet cilvēks nevar pārvietoties uz pagātni. Bet cilvēka prāts ir tā veidots, ka viņš ar pagātnes noteikumus izdzīvot tā, it kā viņš tur būtu dzīvojis ar pilnīgu tādu klātbūtnes sajūtu. Tas pats ir arī ar nākotni. Cilvēks nevar pārvietoties nākotnē, bet viņš var būt pieslēgts kaut kādiem projektētajiem nākotnes notikumiem un it kā iejusties, ka viņš var dzīvot tādā nākotnē. Un tad viņš atkal atguvis šīs dienas apziņu, kad viņu pārslēdz uz šī brīža apziņas, teiksim, stāvokli, tad viņš saka, es biju nākotnē. Nē, cilvēks nevar būt ne pagātnē, ne nākotnē. Viņš var būt tikai saslēgts ar šo sistēmu, kas cilvēka prātā, mēs to redzam kā sapni, un sapnī jau mēs visu pārdzīvojam it kā realitātē. Viss tas notiek, ja tie, kas sapņo, tie vieglāk sapratīs, kā tas apmēram notiek.